Mani sauc Santana, un šajā video apskatā es pastāstīšu par vienu no šī gada gaidītākajiem vietāluņiem – Samsung Galaxy S3, kurš nonācis mūsu rokās pateicoties mobilo sakaru operatoram BITA. Kā jau ierasts, katra jaunā Galaxy S sērijas ierīce tās izlaišanas brīdī un vēl laiciņu pēc tam ir viena no jaudīgākajām savā kategorijā. Galaxy S3 nav izņēmums. 1,4 GHz 4 kodola procesors un 1 GB operatīvā atmiņa nodrošina zibenīgu Android aizkrīmu sandviču darbību. Ja skaidri redzams, ka par tehnisko parametru varenību nekādu šaubu nav, tad noteikti daudzus varētu interesēt korpusu kvalitāti, kur Samsung vietāluņiem pieklibo. Arī šoreiz korejieši savu flagmanu ietērpuši plasmasas korpusā. Vienīgie metāliskie elementi ir abu skaļruņu reces. Tas arī viss. Par laimi, vismaz uz tausta korpusu šķiet kvalitatīvāks un tālrunis rokā ieguļ ievērojami ērtāk nekā iepriekšējās paudzes Galaxy S2 ierīce, galvenokārt pateicoties nopaļotajām malām. Mūsu rokās nonāks baltās krāsas ierīce, taču pieejams arī zilās krāsas modelis. Ierīce var lepoties ar 4,8 colu Super AMOLED displeju, kurš nodrošina HD ir 1280 x 720 pikseli izšķirtspējas attēlu. Par šādu displeju nav ne mazāko šaubu, tas nodrošina lielisku attēlu bez kompromisiem. Tomēr darbas pilienu medus mucā pievieno izteikti nepatīkamā automātiskā gaišuma regulēšana. Akumulātoru taupīšanas nolūkos displejs nereti ir tumšāks nekā ierasts. Lai arī tika izlaists atjauninājums, tas problēmu mūsuprāt atrisināja tikai daļai. Šobrīd brīžiem apgaismojums ir par tumšu, brīžiem par gaišu. Nozīmīgs faktors vietāluņu izvēlē varētu būt iebūvētās kameras nodrošināto attēlu kvalitāti. No jau šādas ierīces ikdienā diezgan bieži pamanās aizvietot digitālās kontaktkameras, jeb arī tā saucamos ziepju traukus. Aizmugurē novietotā fotokamera spēja uzņemt lieliskus attēlus 8 megapikseli izšķirtspējā. Ja labā apgaismojuma apstākļos šķiet, ka kamera ne ar ko neatšķiras no, piemēram, Galaxy Note fotokameras, tad vājākā apgaismojumā ir skaidrs, ka šī ievērojami uzlabota. Samsung Galaxy 3 fotokamera ir viena no labākajām, kādas šobrīd pieejamas tirgū. Priekšā novietotā kamera noderēs video zvaniem 720 pikseli izšķirtspējā. Vajadzības gadījumā to varēs izmantot arī kā spogulīšu aizvietotāju. Kā jau tas skārienjautīgajiem vietāluņiem ierasts, fizisko taustiņu skaits samazināts līdz minimumam. Tie pieejami vien displeja bloķēšanai, skaļuma regulēšanai un mājas taustiņu funkcijām. Samsung Galaxy S3 ir aprīkota ar dažādām noderīgām funkcijām. Pirmā uzmanības vērtā ir Smart Stay. Droši vien katram būs gadījies lasot kādu garāku tekstu vietālrunī piedzīvot to, ka displejs automātiski izslēdzas pašā neērtākajā brīdī. Smart Stay, izmantojot priekšpusē novietoto fotokameru, spēj noteikt, vai cilvēks skatās uz displeju, attiecīgi neizslēdzot tā apgaismojumu. Nākamā noderīgā funkcija ir Direct Call. Nereti ērtāk būtu piezvanīt nekā nosūtīt SMS, tāpēc esot īsziņu sarakstē, atliek pielikt telefonu pie auss un automātiski tiks uzsākts zvans konkrētajai personai. Nemazāk noderīgi būs Smart Alert iespēja. Ja būs saņemts jauns SMS vai citi paziņojumi brīdī, kad vietālrunis nav mums bijis par rokai, līdz ko ierīci pacelsim, tā ievibrēsies. Nobeigumā noteikti jāpiemina S-Voice, tā ir Apple radītā Siri līdzniece, jeb mūsu virtuālais asistents, kuru varam vadīt ar balsi. Kā jau ierasts, tad cenas šādas klases ierīcē ir tādas pašas kā pieklājīgam portatīvajam datoram. Latvijas internetu veikalos ierīce pieejama sākot no 350 latiem. Pie mobilē sakara operatora BITA Galaxy S3 pieejama par 50 līdz 70 latu pirmo iemaksu un 19,34 ikmēneša maksu. Nebūs melots, ja teikšu, ka Samsung Galaxy S3 ir viens no labākajiem šobrīd tirgū pieejamiem vietāluņiem. Turklāt savus konkurentus, kā piemēram HTC One X, tas ievērojami apsteidz ar akumulātoru darbības laiku.